Lodziņš uz Latviju! Lodziņš uz Latviju! Esiet sveicināti, Lodziņš uz Latviju skatītāji! Mums ir īpaša spēcreportāža no Garazara, kur arī mums ir savas olimpiskās spēles. Jā, vakardien tika iesākta Rio olimpiāde Brazīlijā, bet tas nenozīmē, ka tā notiek tikai tur. Arī šeit pie mums Latviešu centrā būs savas olimpiskās spēles, un tās ir pēdējo vakariņu izskatā. Tie, piemēram, skatās un gaida mūs. Kā tu jūties, jo tev nākamgad ir arī šis moments, kad tu nāci kā 4. agurs nāc arī iekšā. Kā jūs jūtaties, ka jums to noorganizējāt, un kā jūs jūtaties, ka jums nākamgad ir šis pats satraucošais pēdējais brīdis? Es domāju, ka labi sanāca mūsu tēma, un es esmu ļoti sajūsmināta būt 4. klasē. Es ceru, ka būs laba vasara. Kas jums sagādāja vislielākās grūtības gatavojot šo te visu pasākumu? Es domāju, ka bija visgrūtākais Tieši šo? Jā. Kāpēc? Jo ir tik liels ieriņķi krita, mums bija viss jāsien atkal un atkal. Pastāstiet, kā notika vispār tēmas izvēles? Kā jūs izvēlējāties tēmu? Mums bija priekš citu tēmu domāts, bet tā mēs domājam, ka olimpiskās spēles būs tieši šo nedēļas nogala sāksies. Mēs domājam, ka tā būtu interesanta un unikāla tēma. Kāda bija iepriekšējā? Bollywood. Bollywood? Aha, tā kā esam uzzinājuši arī iepriekšējā tēmu. Paldies, meitenes! Dosimies nedaudz tālāk filmā. Jā. Pastāst, Tev ir pirmās pēdējās, Pēterim un Kārlim un Ilmāram, bet pirmās pēdējās. Kā jūs jūtaties? Esat pirmo reizi pēdējās vakarās? Tur ir ļoti daudz vecāku šeit. Jā. Ļoti daudz vecāku? Jānis nav sapulcējis, tas nav pareizi. Viņš vienkārši gribēja, lai jūs izskatāties svinīgāk. Tāpēc ko jūs sagaidījāt pirms pēdējām vakariņām? Vai jūs gaidījāt šeit tik daudz cilvēkus un tik krāšņus? Nē? Nē. Vai jūs uzlūdzāt kādu meiteni uz pēdējām vakariņām? Kā jūs to izdarījāt? Es uzpildīju viņas istabu ar baloniem, un balonos iekšā bija izrakstīts pēdējā sandā, un tad es biju vienā stūrī, un tad viņi visu balons izpalpēju un izburtoju tās vārds, es iznācu ārā, Vai jūs gribat pastāstīt? Un es staigāju pie mana meitene, un es prasīju viņam ar pupiņus. Klasiski. Kā tu uzaicināji mani uz pēdējām? Jā, Lodziņā uz Latviju, Ilze. Jā, es nākšu ar tevi! Bildēšanās, tā ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām pēdējās vakariņās, jo bilžu taisīšana vienmēr, protams, sagādā prieku visiem, jo kā gan citādāk var iemūžināt, ja ne bildēs un video. Tas jau bija filmā. Labi, mēs esam satikuši visu pārējo arī 3. klasi, kas ir noorganizējuši šīs te pēdējās vakariņas. Tātad, vai jūs esat gandarīgi ar to, ko jūs esat izdarījuši? Jā, noteikti. Ja mēs esam maza klase, un es domāju, ka mēs diezgan labi šo izskaidrojam. Kas jums sagādāja vislielākās grūtības? Skalā no 1 līdz 10, cik grūti un cik forši bija viņš organizēt? Bija 10. 10 grūti un 10 forši. Lūk arī 2. klases kobildi, tik daudz fotogrāfu, izskatās, ka ir ieradušās slavenības. Un mums
jums pašlaik ir būtībā lieliski iespēja ielūkoties pašās aizkulisēs. Jo tās ir pēdējās vakariņas. Virtuves darbs. Labvakar. Mēs šobrīd esam raidījuma filmēšanā. Sakiet, lūdzu, kā jums noritēja gatavošanās pēdējām vakariņām? Mēs vēl gatavojamies. Redzi, tas uguns tagad gatavojās šitos sašliks. Wow, tātad viss vēl šeit notiks. Cik ilgu laiku jums aizņēma, lai sagatavot, piemēram, visu šo? Mēs negatavojam, tos vecāki tos sagatavoja. Aha, skaidrs. Un lai visu šo uzgrilētu, paies apmēram 5-6 minūtes. Un to sākā pēc pavāds. Tā kā viss būs kārtībā. Nu, redzi. Perfekti. Gaidīsim, izskatās ļoti garšīgi. Paldies. Šitien visi tie lillātāji, visi virtuves komanda pašlaik. Jā, viss tā klāt. Visa vasaras virtuves komanda, pateicoties kuriem, viss Garazars ir pārējais. Saļaucoši Mirklis jau tur ierodās 4. klase, mēs esam viņus sagaidījuši. Gaidījām, un mēs, kur viņi ir! Mēs esam zem groza. Tūlīt sāksies priekšnesums. Visiem rokās. Rokās nē, bet visiem mugurā New York Knicks. 6. numuru spēlētāja Krekls, un kurš gan cits spēlē ar 6. numuru, kā Kristaps Porziņš. Aizraujoši, pārsteidzoši, nezināmi, kas notiks tālāk. Kas, Jāni, kas? Kā paskatu nodarbības vadītājiem, man šis ir ļoti jauks mirklis. Tiešām. Kurš ir tas, kuram daudzāk naudas? Kristāps Porziņģis, kurš ir tas, kuru vārdu mēs jaucam? Kristāps Porziņģis, esmu tik īsts, neesmu tik jauns, es esmu tik stīvs. Skažot dzīvāna kājas un dzīv, uzvāk kopas, turpini pusē, visai cauri nošas tiek. Kristāps Porziņģis, tev mazāk, tu gribi man slēpst, tu gribi man blakām, tev maz, bet es eju kaut kā. Kristāps Porziņģis, es ieraugu skaistāko meiteni klubā, es saku, tev esmu tavs liktenis, bet viņi man saka, tu neesi tik klubā. Kristāps Porziņģis, Kristāps Porziņģis, Kristāps Porziņģis, Kristāps Porziņģis, Kristāps Porziņģis. Čuku pum, pum, čuk. Tātad ir noskanējis 4. klases sauklis, 4. klase ir uzvedusi savu priekšnesumu. Nu ko, šobrīd esam kopā ar GVV vadītāju. Te ir intervija. O, jā! Es domāju, ka jūs ārstaties. Labvakar. Nē, nopietni. Labvakar. Jā, un mēs gribējām zināt,
kādas ir sajūtas vadot šo visu pēdējo klasēšanu? Kā ir? Nu, varenas sajūta. Tāds sajūsmi mēs pulcējamies šeit. Un ceturtie katru gadu pārsteigts. Un šogad tas gods ir Porzingas. Atmenam viņu labo spēli, šogad spēli. Lūdzu. Kristaps. Kristaps. Porzingis. Sandra, vai tu zini, cik daudz pēdējās tu piedzīvoji savu mūžā? Pēdējās? Jā, cik daudz? Daudz pēdējās. Vai šie ceturtie kaut ko ir palikuši atmiņā? Šie te Jā. man paliks atmiņā, ka viņi nebija palaini. Jā, tā varētu Viņi teikt. nebija palaini, viņi jauka grupi. Viņi vienkārši bija laimīgi cilvēciņi šeit šovasar kopā ar mums. 2016. gada 4. Sandra, paldies tev. Paldies. Lai Paldies vēl tev. tikpat daudz un vēl Paldies vairāk tev. pēdējās sanāk. Nepalaidi. Un skatīsimies lodziņu uz Latviju. Uz Tieši Latviju. tā. Ko? Iesim ēst. Iesim ēst šašliku. Okay. Esam beidzot tikuši iekšā lielajā Rio Olimpiādas zālē. Mums ir lapas, mums ir vainagi, mums ir karsti. Tā ir. Un mēs esam tieši aiz mums ir ceturtie. GVV ceturtie, kas ir šī vakara paši galvenie. Izskatās, ka viņi jau ir tikuši pie ēdiena, kamēr citi vēl gaida. Tāpēc ienāksim 4. klases teritorijā. Mēģināsim saprast, kas šeit šobrīd notiek. Emīl, Matīs, Paul, kas šeit notiek? Lodziņš uz Latviju. Lodziņš uz Latviju. Pēdējās! Kā jūs izbaudat pēdējās vakarības? Vai jums patīk? Garšīgs! Labs sākums, bet mēs vēl neesam pabeiguši. Kas būs pēc tam? Es vēl nezinu. Cerams, ka būs garšīgs. Kā jūs izdomājāt jūsu porziņu deju? Kas to izdomāja, kā tas notika? Galīgs un Līva iedomāja. Jā, ļoti laba ideja. Jo Kristaps Porziņš ir Latvijas. Jā, saka. Labi, ejam tālāk. Ko dara pārējie? Tieši šobrīd, kā jūs jūtaties? Pirmais izsaukums ir remdināts. Kādu jums vajadzētu pateikt vienā vārdā šī vakara, šo pēdējo vakariņu, kas jums ir pašas pēdējās GVV, to vienu sajūtu? Ko jūs teikt? Bēdīgs. Jā, bēdīgs. Tomēr bēdīgs? Kas ņem virsū? Prieks vai bēds? Jo šo vakaru būs cik jauki, bet ir bēdīgs. Šis ir pēdējais vakars, kad es būs kopā. Vai jūs nāksiet strādāt nākamgad? Nedomāju. Kāds ka jums? Skaidrs. Un tad pēc tam uz GVV. Ejam tālāk. Tad redz, ka visi ceturtie parādām ceturtās seiņas smaidīgas, ceturtās seiņas. Izēdē kutras. Kas bija pats grūtākais gatavojoties šim vakaram? Es domāju, mums priekšnesam Dējā, Ja mēs dzirdējām. tā dējā, jā. Vai jūs esat apmierināti ar savu deju? Jā, bija ļoti labi. Tu biji galvenais koreogrāfs dējai? Nē. Kurš bija? Maijā Jā, šeit ir galvenā koreogrāfa Maija Veinberga. Kad jūs iemācījāties to deju? Jā, vakar naktī. Vakar naktī? Mēs iesākām choreogrāfēt Pa nakti? apmēram nedēļu atpakaļ. Un mēs tos iemācījāmies vakar naktī. Un es domāju, ka tas sanāca diezgan labi. Ar basketbolām. Ar basketbolām arī, jā. Mēs jau iepriekš jautājām, kā ir ar jums, kas ņem virsroku, kādas emocijas, prieks vai bēdas? Priekis! Jā, tas emocijas. Okay. Vai jūs nāksiet strādāt nākamgad? Jā! High five! Dot 5! 5, 5, 5, 5. Šeit jautājums tātad jums. Vai jums patīk, kā trešie sagatavoja jums pēdējās vakaras? Kas jums
Gaismas! Jā, man patīk tās gaismas un tās sajūtas. Visi karogi. Vai jūs bijāt gaidījuši, vai jums bija cita ideja, ko meitenes ar šiem sagatavot? Man tiešām nebija mazākā jēgas. Bet tu esi priecīgs. Esmu jauki pārsteigts. Jauki. Mēs, starp citu, uzzinājām, caur pazīšanos uzzinājām, ka pirms tam sākumā bija tēma izdomāt Bollywood, bet tad pārmainīja uz Rio spēlēm. Kas, jūsuprāt, būtu labāk izdarījies? Bollywood vai tagad kā ir? Man labāk Shakira. Man patīk kā tagad. Jā. Vai jūs jūtaties tā, ka jūs šeit esat īpaši? Jā. Shakira. Tas ir, kurā valstī es tagad atrodos. Jā, nu tu vari izvēlēties. Ja noslēdzot pats pēdējais, kas ir jūsu šī emocija, kas jums šajās pēdējās vakariņās virmo sirdī? Prieks, bēdas? Es vienu kāčīgu latvijas, kā bittersweet. Jo, like, tas tik priecīgs. You know, jūtos, like, pabegas ar mācībām, un arī ļoti bēdīgi, jo šī pēdējā reize, kad mūs visi klasa kopā varēsim neko darīt. So, like, bittersweet. Ja jūs to dzirdējāt, Kailas Grenza prasīja Shakira uz pēdējā. Vai viņi piekrīt? Nākamgad. Labi. Nākamgad. Nu jā, lūk, ar šo saldskābo emociju mēs īstenībā arī noslēdzam šo fantastisko reportāžu no 2016. gada pēdējām vakariņām. Tiekamies jaunajā sezonā! Okay. Mēs dosimies tālāk, jā, un turpināsim un gaidīsim vēl 4. klasi. Tas bija lodziņa. Tātad, ko mēs vēl šeit varētu kādu paņemt? Jā, noteikti. Galvenais šefs te tieši. Erika, pastāst, kā bija vasara kopumā? Kāda bija vasara? 2 vārdos. 2 vārdos? Jā, ļoti labi, super labi, gari laba. Gari labi, there's a good one. Gari laba. Labāk būs nākamgad. Noteikti. Ok, paldies.